Visiem sveiki, ar jums ir Marks, un šodien es ar jums runāšu par meliem, viņu būtību un kas vispār ir meli. Meli kā aizsardzības līdzeklis. Meli ir tad, kad tu saki nepatiesību, lai noslēptu kļūdu savu un izvairītos no soda. Meli personīgai labuma gūšanai. Piemēram, kad tu pārdod kādu lietu, kurā īstenībā ir sliktā stāvoklī, bet tu apgalvo, ka ar viņu viss kārtībā un viņa ir labā stāvoklī. Meli par Dievu, kad tu apgalvo, ka šī situācija ir kaut kur rakstīta un notika, bet īstenībā viņa nav rakstīta ne Bībelē, nekāds par viņu ir runājis. Un tie ir meli. Ja tu esi pieradis melot, tad pirmkārt, tu zaudē cilvēka uzticamību. Otrkārt, tu vienmēr atrodies stresā un bailēs, kā tavi meli atklāsies. Treškārt, no meliem zūd izpratne, kur atrodas patiesība un kur atrodas meli. Tu kļūsti ievainojams un tevi sāk vajāt neveiksme, bet tas nenozīmē, ka tevi soda Dievs. Dievs ir sodījis savu dēlu tavā vietā, lai tu varētu dzīvot bez bailēm, bez meliem, mīlestībā, priekā un uzvarā. Ar jums bija Marks, un šis bija mans stāsts par meliem. Visiem atā!